Katliņā uzkarsējiet saldo krējumu ar smalki sarīvētu tonkas pupiņu līdz 80 grādiem. Augstā glāzē ielieciet balto šokolādi, ielejiet karsto krējumu, atstājiet uz 1 minūti, pēc tam sablenderējiet. Pa daļām pievienojiet augstu krējumu, turpinot blenderēt. Pielieciet klāt pistāciju pastu un sablenderējiet vēl minūti. Cieši pārklājiet ar plēvi un ievietojiet leduskapī vismaz uz 12 stundām. Miksera bļodā ar plakanu uzgali sajauciet izsijātus miltus, ūdercukuru, pistācijas un sāli, maisiet 1–2 minūtes. Pievienojiet ļoti augstus sviesta gabaliņus un samaļiet vidējā ātrumā līdz mitru smilšu konsistencē. Pievienojiet olas un pistāciju pastu, samaisiet, apstādiniet mikseri tik līdz mīkla kļūst viendabīga. Novietojiet mīklu starp 2 plēves loksnēm un izrulējiet to 2 mm biezumā. Der arī cepam papīrs, silikona vai teflona paklājiņi. Izrulēto mīklu ievietojiet leduskapī uz vismaz 3 stundām vai sasaldējiet un tad pirms lietošanas atkausējiet. Izgrieziet riņķīšu staršu apakšai un garas trēmeles sāniem. Ievietojiet strēmeles gredzenos pa vienai un piespiediet uz sāniem. Pēc tam ielieciet riņķus un piespiediet, lai savienotu ar malām. Ja kādā brīdī mīkla kļūst pārāk mīksta, lai ar to strādātu, ievietojiet to saldētavā uz 5 minūtēm. Lieciet leduskapī uz vismaz 1 stundu, tad ar asu nazi nogrieziet lieko mīklu. Cepiet aptuveni 20 minūtes uzkarsētā cepeškrāsnī perforētos riņķos uz perforēta silikona paklājiņa airmāt. Labākai karstuma cirkulācijai izmantojiet perforētas cepešpannas vai novietojiet paklājiņu ar tartēm tieši uz cepeškrāsnes režģa. Pretējā gadījumā ar dakšiņu saduriet mīklas pamatni. Katliņā lieciet ogas, biezeni un smalki sarīvētu tonkas pupiņu. Uzsildiet līdz 35 grādiem. Tikmēr kārtīgi samaisiet cukuru un pektīnu, pamazām pievienojiet ogām un uzvāriet, ik pa laikam apmaisot.
Nekavējoties pievienojiet citronskābi. Tad atdzesējiet pirms taršu pildīšanas. Miksera bļodā ar plakanu uzgali sajauciet izsijātus miltus, cukuru, pistācijas un mandeles. Pievienojiet ļoti augstus sviesta gabaliņus un samaisiet vidējā ātrumā, līdz mīkla kļūst viendabīga. Sadaliet mīklu mazos gabaliņos un lieciet uz perforēta silikona paklājiņa. Sasaldējiet vai atdzesējiet 30 minūtes, tad cepiet 15 minūtes 160 grādos. Uzreiz pēc cepšanas savienojiet miksera bļodā ar baltu šokolādi un pistāciju pastu. Samaisiet līdz smērējamas pastas konsistencei. Iesmērējiet plānā kārtiņā katras tartes pamatnē. Iepildiet katru tarti ar aveņu marmelādi un lieciet leduskapī uz 30 minūtēm. Uzputojiet augstu pistāciju krēmu vidējā ātrumā līdz mīksta krēma konsistencei. Esiet uzmanīgi un nepārputojiet. Perfekts krēms būs stabils, bet zīdains un maigs. Izspiediet krēmu no konditorejas maisiņa ar vēlamo uzgali. Dekorējiet ar svaigām ogām un pistācijām un izbaudiet!